Mēnesis. Desmitiem gadu esam sapņojuši aizsūtīt uz turieni cilvēkus, cerot atklāt spīdekļu noslēpumus. Tagad aptuveni 40 gadus pēc izkāpšanas uz tā ir skaidrs, ka iespējams mēs nezinām visu taisnību par NASA atradumiem uz Mēnesi. Uz Mēnesi notiek kaut kas savāds, un tas nav cilvēka pirksts. Pārveidotas fotogrāfijas, astronautu redzēti NLO un faktu slēpšana visā NASA pastāvēšanas laikā. Ko astronauti atrada uz Mēnesi un ko tie no turienes atveda? Hjūstonu šeit Discovery. Te joprojām ir citplanētiešu kosmosa kuģis. Šovakar mēs atklāsim kosmosa misiju slepeno pusi, par kuru pasaule vēl nezina. Pievienojieties mums, jo patiesība par NASA un citplanētiešiem uz Mēnesi nav atklāta. Slepenās lietas citplanētieši. Globālā spēka apkopošana ir sākusies. Lietas par NLO, liecībām, kas gadu desmitiem slēptas no sabiedrības, tagad ir pieejamas publiski. Mēs atklāsim patiesību, ko glabās šie slepenie dokumenti. Uzziniet, ko valdība vēlas noklusēt. Slepenās lietas citplanētieši. Atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme. 1968. gada sākums. NASA Apollo kosmiskās programmas ietvaros uz Mēnesi tika nosūtīti 9 cilvēki. Šie kosmonauti ir vienīgie cilvēki, kam bija lemts spērt kāju ārpus Zemes civilizācijas pasaulē. Man bija divējādi izpratne par Mēnesi. Es to uztvēru tāpat kā jebkurš cits cilvēks, kurš nav uz tā bijis. Tāpēc man tas šķita interesanti. Taču laiku pa laikam es domāju par to otro mēnesi, par to tuvplānā. NLO pētnieki ir pārliecināti, ka NASA zina par citplanētiešu eksistenci un pat ir kontaktējušies ar tiem. Stāsts par cilvēka sūtīšanu uz Mēnesi nesākas ar kuģa pacelšanos. Tas sākas ar katastrofu. 1947. gada 8. jūlijas. Rouzvela, Ņumeksikā. Ziņas par avarējušu NLO šokēja visu Ameriku. Uz to zibenīgi reaģēja ASV gaisa spēki. Tas, ko viņi atklāja, mainīja pasauli uz visiem laikiem. 1947. gadā notikušās NLO avārijas vietā mēs atklājām svešas tehnoloģijas, citplanētiešu līķus, arī dzīvu citplanētieti, īstu ārpus Zemes būtni. Ko ar to visu lai iesāk? Augstā kara laikā Padomju Savienība un ASV spēkojās daudzās jomās. Tā nebija karošana ar lodēm, bet gan ar tehnoloģijām. Protams, ka jebkas, kas nācis no ārpus Zemes, nozīmē ļoti eksotiskas tehnoloģijas, kuras būtu ļoti nozīmīgas ASV armijai. Nākamā desmitgade atnes daudzus jaunus izgudrojumus – ūdeņraža bumbu, saules enerģiju, mikročipus, lāzerus un, protams, ASV lielāko sasniegumu – automatizētu NASA kosmosa kuģi. Ir laiks spērt tālākus soļus. Es ticu, ka mūsu nācija spēs sasniegt šo mērķi un panākt, ka šīs desmitgades laikā cilvēks izkāps uz Mēnesi un atgriezīsies no tā atpakaļ uz Zemes. Kad Kenedijs izvirzīja par mērķi aizsūtīt cilvēku uz Mēnesi, kā aizsaks tam bija vajadzība pārspēt krievus. Taču aiz tā slēpās kas vairāk. Zinātnes sasniegumi, kas mums bija jāveic, lai cilvēks varētu izkāpt uz Mēnesi, stāvēja pāri politikai. 1964. gadā Ranger 7 bija pirmais NASA kosmiskais aparāts, kas spēja pārraidīt uz Zemi Mēness virsmas attēlus. Ranger 7 pārraidīja uz Zemi 4308 attēlus no ārpuszemes pasaules, kur tik tuvu nebijām redzējuši, no Mēness. Netiek runāts par atsevišķām fotogrāfijām, kuras tā arī netika publicētas. Tās varēja tikt safabricētas. Aparātam piemita iespēja pārsūtīt attēlus uz Zemi, un tajos bija redzami nedabiskas izcelsmes objekti uz Mēnesi. Tāpēc ASV iedzīvotāji zināja, ka uz Mēnesi ir iespējama citplanētiešu bāzu esamība. Tiklīdz cilvēki bija tikuši soli tuvāk izkāpšanai uz Mēnesi, sāka risināties dīvaini notikumi. 1965. gada jūnijas NASA atšifrēja kosmosa kuģa Gemini pilota Jamesa Makvidita ziņojumu par pirmo NLO parādīšanos kosmosā.
Saskaņā ar Gemini misijas ziņojuma atšifrējumu astronauts Makdivits saka: Es tikko kaut ko ieraudzīju, taču tiklīdz piekļuvu tam tuvāk, lai uzņemtu attēlu, sāka spīdēt saule un nekas nesanāca. Tam aparātam bija tādi kā spārni. Es nepaspēju labi saskatīt, tas aizlidoja. Vēlāk arī citu Gemini kosmosa kuģa apkalpes locekļi redzēja kosmosā dīvainus objektus. Apkalpes ziņojumos parādījās tādi apzīmējumi kā uguns, lidmašīna, pat Santa Claus, kā tika ziņots paredzēto. 1968. gada 24. decembrī kosmosa kuģis Apollo 8 pirmo reizi veiksmīgi aplido apkārt Mēnesi. Hjūstona, šeit Apollo 8. Beidzu. Sveicināti, Apollo 8. Mēs jūs dzirdam, sapratu. Ņemiet vērā, ka šeit ir Santa Claus. Apstiprinu. Jums jau labāk zināms. Šo frāzi daudzi varēja izskaidrot kā izteiktu saistībā ar to, ka tuvojas Ziemassvētki. Taču citi apgalvoja, ka Santa Claus patiesībā nozīmē kodētu ziņojumu bāzei par to, ka viņi redz NLO. Turpinājumā cilvēks pirmoreiz izkāpj uz Mēnesi un noskaidro, kas tur viņu sagaida. Ja ticam NLO vēsturniekiem, tad Amerikas pārsvaram par PSRS augstajā karā bija viens galvenais mērķis – aizsūtīt cilvēku uz Mēnesi un nodibināt kontaktus ar citplanētiešiem, pirms to izdara PSRS. Ja uz Mēnesi bija ārpuszemes tehnoloģijas, tas pātrināja mūsu nepieciešamību turp nokļūt pirmajiem, lai mūsu inženieri varētu pielāgot šīs tehnoloģijas mūsu militārajiem mērķiem. Ja ticam šīm teorijām, tad Amerikas un iespējams arī visas cilvēces liktenis bija Nīla Armstronga, Buzza Aldrina un Maikla Kolinsa jeb Apollo 11 apkalpes rokās. Slepeno lietu materiāli Mēnesis apgūšanas tumšā pusē. 1969. gada 16. jūlijā Apollo 11 pacēlās gaisā. To vēroja visa pasaule. Misijas mērķis būt pirmajiem cilvēkiem uz Mēnesi. Pēc NLO ekspertu domām tas nozīmēja arī pirmos kontaktus ar ārpuszemes dzīvību. Šausminoši plāni. Mēnesis virsma šķiet ļoti neviesmīlīga, skarba vide, naidīga vide, baisa vide. Kas varēja tikt apslēpts Apollo 11 kosmonautu un Hjustonas komandas centra Teksasas saziņā? Šeit miera bāze, ērglis ir nolaidies, sapratu miera bāze, nolaišanās apstiprināta. Saskaņā ar NLO pētnieku domām, toreiz pats būtiskākais bija tas brīdis, kad komandas centram uz 2 minūtēm pārtrūka sakari ar Nīlu Armstrongu un Buzzu Aldrinu. Sakaru pārēdē pietrūks 2 minūšu. Par ko tika runāts šajā trūkstošajā laika sprīdī? Klejo pāris neoficiāli radioieraksti, kuri apliecina, ka Armstrongs un Buzz Aldrins uz Mēnesi redzēja NLO. Nē, tā nav optiska ilūzija. Neviens tam neticēs. Atkārtojiet. Es saku, ka šeit ir citi kosmosa kuģi. Tie atrodas krātera malā, un viņi mūs novēro. Šī ziņa tika pārtvērta ar amatieru aparatūru un cirkulēja neoficiālajos kanālos. Turklāt ir daudzi NASA darbinieki, kuri apgalvo, ka šis ir īsts Armstronga teiktā ieraksts. Ja runājam par komandas centru un kosmonautu saziņu, tika lietoti 2 kanāli. Viens bija publiskais kanāls, caur kuru pārraidīja informāciju. Otrs bija slepenais, jeb aizsardzības ministrijas kanāls, kuram varēja atslēgt publisku pieeju un caur kuru varēja komunicēt tikai kosmonauti un komandas centrs. NASA neapstiprināja šīs sarunas īstumu, taču tad pats Buzz Aldrins nāca klajā ar paziņojumu, kā ārpus Apollo 11 tika pamanīts neatpazīts objekts. Vai Nīls Armstrongs un Buzz Aldrins varēja būt pirmie cilvēces vēstnieki kosmosā un uz Mēnesi satikt citplanētiešus?
Ir ļoti ticams, ka NASA jau no paša sākuma sūtot cilvēkus uz mēnesi plānoja nodibināt kontaktus ar citām saprātīgām būtnēm. Kad Buzz Aldrins un Nils Armstrongs pirmo reizi izkāpa uz mēnesi, viņi tur atstāja ASV karogu un pieviņas plāksni par šo misiju. Taču viņi tur atstāja vēl divus zīmīgus priekšmetus. Zelta olīvkoka zaru kā miera simbolu, kā arī disku, kurā bija ierakstīti 73 pasaules līderu laba vēlējumi un ASV Kongresa un NASA locekļu vārdi. Ja NASA netika paredzējusi kontaktus ar ārpuszemes būtnēm, kāpēc viņi sagatavoja šādu vēstījumu pirms došanās uz mēnesi? Ikvienam, kurš par to aizdomājas, ir skaidrs, ka mēs apzināmies citplanētiešu klātbūtni un ka mēs piedāvājam miera līgumu. Vai Apollo 11 ar savu miera vēstījumu nodibināja draudzīgas attiecības ar citplanētiešiem, un vai tās joprojām ir spēkā? Un vai tur notika kaut kas tāds, kādēļ cilvēki vilcinās tur atgriezties? Manuprāt, uz mēnesi ir citplanētiešu bāzes, un viņi saprot, ka Apollo misijai bija daudzi politiski iemesli. Taču daudzi NASA darbinieki saka, ka tur esošie citplanētieši likuši saprast, ka cilvēki tur nav vēlami, un ka viņi nedrīkst atgriezties tur atpakaļ. Turpinājumā nākamās misijas atklāja patiesību par kosmonautu un NLO kontaktu. Redzam neatpazītu lidojošu objektu. NASA darbinieki atklāja noslēpumu par attēliem, kuri mums nebija jāierauga. Jūs neticēsiet savām acīm. Nacionālā aeronautikas un kosmosa administrācija aizsūtīja cilvēku uz mēnesi 1960. gadā. Šis brīdis varēja būt pirmais mūsu kontakts ar ārpuszemes civilizāciju, taču tas, ko NASA atrada uz mēnesi, ir lielākais noslēpums kosmosa izpētes vēsturē. Slepeno lietu materiāli, NASA citplanētiešu noslēpums. 1995. gada 21. oktobris NASA kosmiskā misija STS-73. Astronaute Ketrina Kolmena strādā NASA mikrogravitācijas laboratorijas kosmiskajā modulī. Viņa sazinās ar komandu centru, lai nodotu ziņu. Šeit ir neatpazīts lidojošs objekts. Pārsteidz tas, ka astronaute Kolmena nebija sadraugusies. Kāpēc viņu tas nesatrauca? Viss ir vienkārši. Mēs dodamies kosmosā, un kosmiskie lidojumi NASA ir kļuvuši par ierastu lietu. Tāpat par ierastu lietu kļuvuši citplanētu kuģi, kuri redzami no kosmosa kuģa. Šeit ir neatpazīts lidojošs objekts. Šo ierakstu izpēta ASV Kongress. NASA šo izteikumu raksturo kā nevainīgu piezīmi. Tāpat viņi pavēstīja, ka neko tādu nav bijis iespējams redzēt, jo mikrolaboratorijai nav iluminatoru. Šī NASA mājaslapā redzamā diagramma vēstīja ko citu. Ketrina Kolmena no STS-73 ziņojuma. Šeit ir neatpazīts lidojošs objekts. Ja jums vajadzīgs apstiprinājums, tad lūk, kur tas ir. Manuprāt, pēdējās 10 gadus pierādījušas, ka NASA kaut ko slēpj, kad runa ir par mūsu astronautu un NLO kontaktiem. Taču ko tieši? Šis ir parasts mēnesis krātera Tycho fotoattēls, kurš uzņemts 2011. gada 10. jūnijā. Ieskatieties uzmanīgi. Vienkārši palielinot kādu no NASA fotogrāfijām, kļūst skaidrs, ka kaut kas ticis apslēpts. Skatoties uz šo fotogrāfiju, šķiet ļoti interesanti, ka visi it kā izskatās kā ierasts. Taču tad acīs iekrīt šī vieta. Acīm redzams, ka tā ir notušēta. Tur kaut kas ir apslēpts. Viņi retušējuši fotografijā to, kas nevienam nav jāredz. Retušētā fotografija šķiet apstiprina NLO pētnieku aizdomas. Uz mēnesi atrodas citplanētiešu kosmiskie kuģi. Tas apgabals, kurš ticis aizkrāsots Tycho krāterī, ir aptuveni futbola laukuma lielumā, un tas varētu būt jebkas. Iespējams, ka tā ir citplanētiešu teritorija, un NASA negrib, lai tas nonāk atklātībā. Izpētot dažus ziņojumus par lidojumiem uz mēnesi un mūsu kosmonautu izkāpšanu uz tā, tie ir pilni ar informāciju par citplanētiešu klātbūtni.
Pilnīgi iespējams, ka attēli, kuri patiešām uzņemti uz Mēnesi, tā arī nekad nav publiski izrādīti. Apollo 16, 1972. gada 21. aprīlis. Šajā attēlā redzams, kā kosmonauts Džons Jangs uzstādīs ASV karogu pie lunomobīļa. Izpētot attēlu pamatīgāk, kļūst acīm redzams vēl kaut kas. Šī ir ļoti populāra kosmonauta Džona Janga fotogrāfija. Kādu gabalu viņam aiz muguras ir gaismas avots. Tās var būt gan NLO, gan debesu ķermenis, gan arī pierādījums ārpus Zemes dzīvībai. Pa labi attēlā no Džona Janga ir skrāpējumi. Tātad kāds ir mēģinājis kaut ko izdzēst. Tātad kāds, NASA darbinieks, centies no šī attēla izskrāpēt liecību par citplanētiešu klātbūtni uz Mēnesi. Doktors Faruks Elbāls 6 gadus bija Apollo kosmiskās treniņu programmas vadītājs. Misiju laikā arī viņš tika novērojis ko neizskaidrojamu. Tas bija ļoti īpatnēji, un mēs tā arī neuzzinājām, kas tas ir. Mums šķita, ka tas nav nekas neparasts, ka tas ir atspīdums no Mēneses virsmas. Apollo 16 misijā bijām kopā ar Kenu Mettingliju. Viens no Apollo 16 misijas galvenajiem mērķiem bija uzņemt pēc iespējas vairāk attēlu Mēneses tumšajā pusē. Tiklīdz Kens Mettinglijs sāka fotografēt, viņš uzreiz teica, ka redzējis uzplaiksnījumu. Pēc alfāza vārdiem Apollo apkalpe redzēja kaut ko tādu, kas ir ārpus mūsu saprašanas. Līdz ar to tas liek mums ticēt, ka tur tik tiešām bija NLO. Manuprāt, viņa līmeņa cilvēks varēja zināt vairāk nekā citi. Taču lielākie citplanētiešu eksistences pierādījumu atklāšanas gadījumi nemaz nav saistāmi ar NASA. Pirms kāda laika kāds cilvēks uzlauza NASA un ASV armijas datorus, atklājot to, kas šobrīd ir iespējams šokējošākais atklājums. Šī cilvēka vārds ir Gerijs Makinons. Gerijs Makinons bija NLO pētnieks. NASA arhīvos viņš atrada pierādījumus, ka viņi zina par NLO eksistenci. Viņa it kā uzlaustie arhīvi bija pietiekams iemesls pieprasīt Anglijai izdot noziedznieku. Makinonam draudēja līdz 70 gadiem cietumā un soda nauda $2 miljonu apjomā. Ja Makinons varētu pierādīt savus vārdus, tad tas būtu nozīmīgs notikums NLO pētniekiem, jo beidzot tiktu pierādīts, ka NASA slēpj patiesību par citplanētiešiem. Turpinājumā mēs atklājam dokumentu, kurš varēja pierādīt, ka citplanētieši ir ne tikai uz Mēnesi. Citplanētieši ir starp mums. Viņi ir šeit, uz planētas Zeme. Šīs ir slepenās lietas. Citplanētieši. Atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme. Jūs skatāties slepenās lietas Citplanētieši. Datorhakeris Gerijs Makinons apgalvo, ka ir redzējis pierādījums par lielāko faktu slēpšanu NASA vēsturē. Tās ir dokumentētas virsnieku liecības. Kad Makinons kļuva populārs ar savu atradumu, viņš pastāstīja par NASA datoros atrasto dokumentu ar nosaukumu Ārpuszemes virsnieki, kurā aprakstītas neticamas lietas. Ja tā ir patiesība, tad šis dokuments pierāda ne tikai citplanētiešu esamību uz Mēnesi, bet arī viņu sadarbību ar NASA. Nav svarīgi kā. Taču tas nozīmēja, ka NASA ne tikai zina par citplanētiešu esamību, bet arī tie ir regulāri ar viņiem saskārušies. Ja NASA slēpjas ziņas par citplanētiešu esamību uz Mēnesi, tad patiesību zina tikai tie, kas lasījuši slepenās lietas. Nākamreiz, kad skatīsieties uz Mēnesi, padomājiet, varbūt arī no turienes uz jums kāds vai kaut kas skatās. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz Zemes.